Šodien stāsts par parketniekiem. Tautā iemīļot šie parketnieki ir Latvijā īpaši ziemā viss forši ar viņiem. Protams, ja strādā viena lietiņa, ko sauc par leņķa pārvadu. Šīta situācija līdzīga visiem parketniekiem, kuriem ir šāda detaļa. Volvo XC90, šajā gadījumā Hyundai Santa Fe, kas vēl tur mums ir Freelanders otrais. Katrā ziņā visiem, kuriem ir šāda detaļa. Šīta detaļa, kam tu viņi domāt, viņa no kārbas pārvada spēku uz aizmugurē tiltu. Šeit jau mašīnīti pajaukt ir. Bet tad viņiem visiem ir viena kopīga problēma, kas izskatās šādi te aprautas, fokusējies. Nevaru dabūt, lūk, aprautas šlicas. Volvo gadījumā tas vēl ir, teiksim tā, salīdzinoši lēti, jo apraujās šlicas, tur tāda tulka uzmalcās virsū, apraujās šlicas leņķa pārvada pusē. Bet šajā te gadījumā Hyundai Santa Fe, šlicas ir bojāts gan leņķa pārvadam, gan arī kārbai. Līdz ar ko nepieciešams veikt kārbas nomaiņu, jo jaunas oriģinālās detaļas, diemžēl, ir vai nu ļoti dārgas, vai viņas nav pieejamas. Tā kā nāksies vien iztikt ar lietotu kārbu. Tātad galvenā problēma, kas mums rodās, šajā te vietā tiek iekšā ūdens. Šajā gadījumā es noņēmu leņķa pārvadu, viņam nemaz nebija blīvgradzens, bet ar visu to, kad šis te blīvgradzens šeit ir, viņš īsti savu funkciju nepilda. Un tiek iekšā ūdens un notiek tas, ko mēs redzam. Izveidojas rūsa uz šīm te nultīm šlicēm, saucē kā gribāt, man vienalga. Un notiek sekojošais. Apraujās šlices un jums pazūd pilnpiedziņa. Protams, ka jūs to parasti konstatējat viss nepiemērotākajā brīdī. Tā kā tas bija manā gadījumā. Tālūk, ja gribam no šīs te problēmas izbēgt, teorētiski viņi periodiski ieņem nost, jāsmērē šīs te šlices un uz ļoti labu silikonu, nevis uz blīvgradzenu, bet kārtīgi daudz silikons šajā te virsmā un liekam apakaļ. Periodiski to labi darīt ik pēc 5 gadiem, vai arī mainam kārbu un braucam tālāk. 2 varianti.